Ņemot vērā to, cik svarīgas ir dažādas inovācijas, vēlētos jums jautāt, kādēļ ir tik ļoti nozīmīgi tādam uzņēmumam kā Sadales tīkls piedalīties šāda veida projektos? Vispirms jāsaka, ka projekts ir tiešām liels izaicinājums dēļ tā, ka viņš ir bijis pirmais tāds projekts sadales tīkliem, un tas ņem līdzi veselu virkni tādu problemātiku, ja var teikt, vispār kā saprast, kā tikt iekšā šajos konsorcijos, kā uzrunāt partnerus, kā ar viņiem tīkloties, kā ar viņiem runāt, kā ar viņiem komunicēt, jā, tādā ziņā. Tas ir tāds viens liels izaicinājums. Un jāsaka, man tiešām liels prieks, ka kolēģi ir tikuši ļoti lieliski ar to galā. Pēc tam šāda veida projekti pavelk līdz arī uzņēmumu inovāciju kultūras veidošanu, jo ne jau tikai inovāciju funkcijas uzdevums ir piedalīties šajos projektos, gūt jaunas zinātības, jaunas prasmes. Tas ir visa uzņēmuma tāds mērķis. Visi uz to mēs ejam, un, protams, ka pirmie projekti varbūt ir tādi sašaurināti, kur tiešām tikai neliels skaits kolēģi darbojās, bet ar katru no šiem jauniem projektiem, kas es ceru, ka tuvākajā laikā vērsies vaļā, ar katru no šiem projektiem būs arvien jauni kolēģi, kas piedalīsies un kļūs gudrāki, viedāki un tālāk varēs šīs jaunās tehnoloģijas, jaunos pakalpojumus veikli un ērti ieviest mūsu ikdienā. Un varbūt izceļot tieši elastības pakalpojumu. Tātad, kādēļ nozīmīgi ir šī attīstība tieši elastības pakalpojumiem? Nu jā, kā jau te arī izskanēja no prezentācijām, tā vide mums ļoti, ļoti strauji mainās. Mainās lietotāju paradumi, mainās arī tehnoloģijas, mainās patērētās un pieprasītās jaudas, un bieži vien šis patēriņš un pieprasījums, viņš varbūt nav patstāvīgs, bet viņš ir ļoti, ļoti īslaicīgs. Un, lai izvairītos no dārga investīciju veikšanas, tad arī šis pakalpojums tiek ieviests tajos brīžos, kad īslaicīgi novērojam kaut kādu pārslodzi vai slodzes nepietiekamību, ja, tad mēs varam ļoti veikli, ērti darbināt šo pakalpojumu un, teiksim, to jaudu sadalīt starp esošiem tirgus dalībniekiem. Manuprāt, tas ir tāds lielisks ieguvums, ko varbūt šobrīd mēs no savas situācijas raugoties, mums šķiet varbūt tā vērtība ir tāda ar mazu pievienot vērtību, bet, ar laiku es domāju, ka šim pakalpojumam nozīmīgums tikai augs. Teikšu jums lielu paldies! Paldies jums!